ir virsmas, kas vienkārši neļauj montēt izlietnes no apakšas. Attiecīgi tiek izgriezts caurums, tā izlietne, viņš tiek apstrādāts un tad izlietne tiek ielikta no augšas. Izlietnes no apakšas izskatās šādi, tad viņas ir pabūvējamās. Tiek izgriezts caurums, viņš tiek apstrādāts arī un izlietne nāk no apakšas, ko tas dod, ka nav tāds pakāpiens, kur ķerās visādi netīrumi. Attiecīgi, jūs vienkārši tīrot virsmu, jūs varat vienkārši noslaucīt, iemest visu izlietnē, ieslēgt ūdeni un tad netīrumi aiziet. Par materiāliem ir akmens masas izlietnes, te mēs varam redzēt vienu, un ir nerusējušies terauds. Bieži jautā, kas ir praktiskāk. Manuprāt, nerusējušies terauds ir krietni praktiskāk, jo pie viņa mazāk līp netīrumi, bet viņš ir skaļāks. Ierakstiet komentārā, kuri jums patīk labāk, akmens vai nerūsējošā tērauda.